Sveiki! Bija man tāds zāles pļāvējs Stiga, kuram radās problēmas ar dzinēju. Rezultātā nolēmu nopirkt jaunu un ar akumulatoriem. Papētīju internetā, tas man varētu izmaksāt virs 500 eiro. Sameklēju reklāmā un reklāmā nopirku pa 150 eiro. Šādu akumulatoru zāles pļāvēju. Mēs uzreiz parādīsim, kādi ir akumulatori. Kādi viņš paņemās vaļā. Redz, ka... Varbūt kādam tas ir būtiski. 5 amperstundas, 18 volti, rupi runājot. Nu, lūk. Nopļāvu savu gabalu, visi zina, kāds viņš man ir. Šitādu te. Šito gabalu 2 reizes gaidīju, kad akumulators nomirs. Nenomira. Nopļauju šito gabalu. Akumulators nenomira. Šito 1 reizi gabalu, šito gabalu 2 reizes. Bet tagad jau viņš vēl darbojās, viss ir kārtībā. Bet šeit man parādās, tad jau akumulators jau ir, jau viss beidzies. Šot parādīšu, kā tas izskatās. Kaut kad ir jābeidzas. Kaut kad ir jābeidzas. Bet jebkurā gadījumā strādā tā kā putekļu sūcējs visu, un šitas ir viszemākais. Tik zemes vairs neesmu pļāvis. Pirmo reizi baigi labi sanāca. Es ir apmierināts. Tagad rudenī ar šo zāles pļāvēju es vācu lapas. To parādīšu. Pērkot lietot zāles pļāvēju, nākotnē varētu būt problēmas ar akumulatoriem, bet uz doto brīdi viss strādā vienkārši ideāli. Tagad pat plānoju, kad elektroinstrumentus pirkšu tieši šīs kompānijas un arī ar akumulatoriem. Redz, kā man forši sanāca. Tagad pastīsimies, kā tas izstās. Jau ir pilns. To tās izbēršu maisā. Tas arī viss. Visiem veselību, veiksmi līdz nākamajai reizei. Tā.